Putnkopība Latvijas laukos būtu perspektīva nozara, jo pēc dabiskos apstākļos audzētu vistu olām pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums. Tā atzīst Raunas pagasta zemnieku saimniecībā Jaunieviņas, kur nu jau gadus 3 saimnieki nopietni pievērsušies vistu audzēšanai un meklē labākos risinājumus, kā šo nozaru attīstīt. Saimniecībā pašlaik ir 10 dažādu šķirņu vistas un tiek pētīts, kuras mūsu apstākļos ir tās dējīgākās. Mēs esam atgriezušies pie tām vecajām pamatšķirnēm, kas Eiropā ir diezgan daudz bijušas, kas tieši dzīvojuši tādus vienkāršos apstākļos, līdz ar to var teikt, ka tie ir vairāk dabai piemēroti apstākļi, bioloģiskāki apstākļi, ka viņi māca atrast slieku un zina, ko ar viņu darīt, māca kašāties un pēties pa smiltīm, māca staigāt pa zāli, nebrīnās un māca uzlikt arī laktā, jo ir tā, ka tas putns. Līdz ar to viņam tā šķirne ir vienkāršāk, viņi ir piemērotāk šai bioloģiskai dzīvei, normālai dzīvei, gribās teikt, ka tā kā tas kādreiz ir bijis. Pirms vairākiem gadiem arī mēģināts audzēt vistas, ko par lētu naudu pārdod putnu fabrikas. Secināts gan, ka nekas labs no tām nesanāk. Pareizākais ceļš ir olas inkubēt pašiem un pareizi audzēt putnu no viņa pirmās dienas. Tāpēc olas, no kurām izšķiļas šķirnes cāļi, uz saimniecību ceļo gan no Vācijas, Austrijas, Francijas, gan putnkopi savstarpēji mainās un atklājumos dalās arī tepat Latvijā. Reizēm sanāk, ka dažas olas tiek vestas 1000 km, bet mazliet tā kā zelta vērtībām. Bet tā, katram savu aizraušanās. Tī reiķināt finansiāli, kad reizēm ir tā, ka tas olas, pa kurām tiek samaksāts milzu naudu, viņas sanāk tas, ka cilvēkām no malas to saka, es te atvedu gailu par tādu un tādu naudu, viņš saka, tu neesi īsti gudrs. Tomēr šis ir ne tikai Jaunieviņu saimnieku bizness, bet arī aizraušanās. Putnkopība viņus interesē, bez tam šo gadu laikā uzkrāta zināšanas un pieredze, kā dažādus jautājumus risināt pareizi. Vislielākā uzmanība jāpievērš cāļiem, jo ļoti svarīgs ir putna dzīves sākums. Kamēr maziņi, ka jau var sākt iet ārā, un te jau foršāk ir. Kamēr maziņi, tikmēr liela rūpa prasa. Gan barošanā, gan temperatūrā, gan tīrībā un mikroklimatā. Tas ir diezgan tāds rūpīgs darbs pirmās 2-3 nedēļas. Pēc tam jau aiziet vieglāk, ja tur ir viss bijis veiksmīgi. Jā, teicāt arī, ka te jau nav tā kā kaut kur, kad var kāds zāles dot vai kaut ko, ja ir principā, bioloģiski, tad bioloģiski, un tad arī līdz ar to tas atbirums varētu būt lielāks, ja kaut kas ir nogājis greizi, un tā arī tad gadās pirmos gadus ir īpaši. Olas reizi nedēļā ceļo uz vairākiem Rīgas bioloģisko preču veikaliem un par pieprasījumu sūdzēties nevar. Arī par cenu nē, jo pircēji saprot, par ko jāmaksā vairāk. Viņš ir nopirkt maksimāli svaigas un bez mazliet garām braucot mēs iebrauksim pie jums. Viņš nopirksim, tāpēc, ka viņš parāda bērnam, no kurienes nāk tā ola, viņš redz. Viņš, nav tā, ka nezinu kaut kāda ola, nezinu no kaut kurienes nākuši. Šīs oliņas ir tādas kā nopucētas, apskatītas, tīrākās, bet man viens klients, viņš saka, nē, tu neko netīri, kāda viņi ir, tāda viņi ir. Tu lūdzu man dod ar visu tāds, kā viņš ar zāli, vai piedodiet mazliet ar kakiņu. Vai viņš redz, ka viņš ir... No ko. Es saku, pagaidis, arī ar tām kādreiz tāda pūka pielipus to, jo daži klienti saka, tā ir, neņem nost, tā, lai ir ar visu. Mums tā ola nekad nesnāks 5 centīmi, mūsu pašuzmaksa ir lielāka. Tikai tāpēc, ka viss te ir vajadzīgs ziemas aploks, ārā aploks. Nav tā, ka viņi sēž vienā būrī, un viss. Viņa tā platība daudz lielāka, kas viņai tiek atvēlēta gan ko ganīties, gan tā. Mums lielāka izdevuma. Līdz ar to tas rezultāts arī tāds ir. Šobrīd ola ir adekvāta cena. Kā būs ar graudiem? Nestrīdās, kas ir ļoti svarīgi. Kā būs ar graudu cenām, kā būs ar vispārēju? Tas ir atkarīgs no visu kaut kā tāpatās kā daudzās jomās, kas ir. Ja arī būs dārgāk graudu nekā šobrīd. Tad būs tā, ka cenai būs jāceļās, jo šobrīd ir tā, ka šā brīža cenas ir ok. Dēļ gan saka, ka mums būs šo eiro, un tad jau sāk draudēt, ka jautrība būs dārgāk, kas mums arī spēlē zinām lomu, tāpēc, ka jābūt arī gaismai. Cāļu saudzējiem arī. Cāļiem vajadzīšana gaismai, ja paliks dārgāk jautrība, tad droši vien. Tad teikt, ka ola paliks lētāk, tas būtu mānīšana. Šobrīd saimniecībā ir ap 200 dējēju vistām, apmēram tikpat arī jaunu putnu. Plānos dējēju skaitu palielināt, tiesa tad būs arī jāpaplašina kūts. Saimniecībā spriež, ka arī putnkopjiem lieti noderētu Eiropas atbalsts, kāds ir lopkopjiem, jo skaidrs, ka mums šeit Latvijā grūti konkurēt ar, piemēram, Eiropas dienvidiem, kur olu pašizmaksa klimata dēļ ir daudz zemāka.